Mēs ar šo savu sezonu nākošo iezīmējam virzienu uz Latvijas 100-gadi. Mēs tā klusiņām rokam, jo šie 3 darbi, kas būs Mārtiņa Vilkāša debija režijā un ilglaicības scenogrāfijā, būs versija par Laumani, kā vecais Zemītis paši nelabo redzēja, par ko Lauris Gundars uzrakstīs Lūk vienāds asins, un tas būs 19. gadsimta beigu stāsts par latvieti. Tad nākamo latviešu raksturu mēs skatīsim Vara Braslas idejas realizācijām par Jāni Cimzi, un tur pastāstīs Varas tuvāk pats, un tad Reinis Ukanovs savukārt pētīs latviešu raksturu kodu, izpausmes 100 gadu garumā, jau pavisam citā darbā, kurai pagaidām dodas nosaukums Ballīte. Bet es tad dodu vārdu abiem režisoriem. Tā ideja ir Jāņa Ērenšteita, kurš ir pārņemts ilgus laiku jau tieši Cimzi un, protams, kā Cimzi, kā pedagogs un, protams, kā kordzies vecējs. Un, manuprāt, Lauris ir ļoti interesantu materiālu rakstījis. Režisoram stipri grūtu, kur darbojas arī Jānis Cimzi, ko spēlēs Mārtiņš Meļers. Valmieras teātris sāk ieskicēt zonējumu uz Latvijas 100 gadu. Tas man liekas ir ārkārtīgi būtiski, un es kā cilvēks, kā jauns mākslinieks un pilsonis esmu priecīgs strādāt teātrī, kur būs tik viena sezona ar tik daudz vietējo materiālu, jo arī aktieri un režisori būs vietējie. Un tā mēs esam iesākuši ārkārtīgi radoši piesātināto procesu šobrīd, kas, es teikšu tā, izrādes materiāla izstrādē prasa izveidot raksturus, izveidot šos cilvēkus. Tie būs 14 cilvēki, 7 pāri un mūziķi, kas izdzīvos šo Latvijas vēsturi. Atradīsies dažādās svinībās, dažādos vēsturiskos notikumos, bet viņi vienmēr atradīsies mazliet perifērijā. Jo tā īstā dzīve jau un tā reālā dzīve, kur satiekās cilvēki, kur dzimst bērni, kur notiek mīlas stāsti un gluži pretēji naidpilnie stāsti, tie jau tomēr notiek tajā perifērijā. Par to Latvijas vēstures faktu listē, teiksim, to neraksta. Nu, tā kā, un plus tas ir milzīgs izpētes posms mūzikā, jo izrādē jānotoč muzikālā dramaturģija. Komponists Emīls Zilberts strādāja pie mūzikas vēstures tādas 100 gados, plus vēl komponē savu vienu kopotošo vīziju, plus tas būs ārkārtīgi blīvs vizuāls materiāls, kas būs redzējums par to, kā cilvēki vai mākslinieki tvēra pasauli 10., 20., 30., 40., 50., 60. līdz praktiski līdz šodien. Jā, galvenais tas, ka mums ir jauna, skaista skatuves grīda, kurai pie tam galvenā izmaiņa ir tāda, ka pēc scenogrāfa mākslinieku lūguma mums kroscēnijas tika pagarināts, un tagad viņš taisns un vēl tuvāk skatītājiem. Tā kā tie, kas sēdēs pirmajā rindā, viņiem aktieri tūplāni būs vēl redzamāk. Skatuve ir nedaudz panākusi uz priekšu, un tas ir galvenais. Un bija ļoti aizkustinoši, ka tad, kad mēs sezonas atklāšanas dienā uz šīs jaunās skatuves sitām klāt dēli, kas bija saglabāts no 87. gadā nojauktās skatuves. Tad daži aktieri bija ar
ar plikām kājām šīs jaunās skatuves. Tā kā, nu, katram aktierim ir savas īpašās attiecības ar skatuvi.